Ziemassvētki ir dāvināšanas un piedošanas laiks. Tāpēc svarīgi neaizmirst savus īpašos un tuvos. Tāpēc es sagatavoju īpašu dāvanu Jānim Ziemassvētkos. Lai viņam būtu silti Ziemassvētkos iet pakaļ Ziemassvētku eglītei, es sagatavoju tādu siltu, uztaisīju viņam siltu un gaumīgu džemperi. Lai džempers būtu perfekts, ir svarīgi pielikt pēdējo akcentu – Ziemassvētku eglīti. Tagad es lieku klāt un likšu tūp pie sirds. Tāda spilgtāka atmiņa man uzdāvināja tādu vectēvs, tādu mašīnīti. Tajos laikos vēl nebija tāda, tagad jau pilna veikala ar visām rotaļlietām un visām tādām lietām bērniem. Tad jau nebija tāda izvēle, kad man bija 5 gadi, tas sanāk, kā 90. gadi. Bija Volga tāda uztaisīta un perfekta, tur, kur iekšā viss krēsli, tur stūru varēja griezt, tur iekšā no iekšpuses logi bija, varēja attaisīt viņu tādu nelielu. Superīgi uztaisīt, vienkārši perfekts modelīts tāds. Tā bija man tā dāvana, pēc tam es tur nezinu, tur 2 gadus viņa mīļākā dāvana tur spēlējos. Kur kaimiņi nesalauza. Ziemassvētki ir brīnuma laiks, un tāpēc īpaši svarīgi ir sveikt sev mīļos cilvēkus un tuvos. Un viens no tādiem ir Aleksandrs Samailovs, mans komandas biedrs. Un šodien mēs viņam uztaisīsim mazu pārsteigumu un iesaņosim viņa mašīnu. Un man šodien palīdzēs burvīgās meitenes. Jāni, tā ir tev dāvana Ziemassvētkos no manis. Super. Un mums arī, kā jau Ziemassvētki ir brīnuma laiks, mēs esam sarūpējuši arī mazu pārsteigumu kopā ar meitenēm, kuras man palīdzēja to īstenot. Brauc vai lido tagad? Tagad tu dari, kā tu gribi. Mēs gribam jums novēlēt priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!